Čau visiem! Es atkal biju skolā, tāpēc, ka es aizmirsu, ka man bija launaks. Un tā, es tagad eju mājās, redzu, šitā ir mana skola. Te vēl viens korpus ir. Mums ir ļoti liela skola. Markas pamatskola. Tur nav laukumiņa neviena. Nu, tur ir zato futbola laukums, parks neliels. Iešu garām vēl. Un tā. Drīz izlaidīšu video ar tādām pauzītēm. Man drīz draudzene palīdzēs to izdarīt, kura bija manējā pašā pirmajā video. Un tā. Es esmu iekastēta jaka. Viņa ļoti gara. Man līdz pat ceļiem. Un es skolā ar viņu. Viņa bija tikai bijusi, viņai zina, kādi notikumi. Viņa tikai bija izdzīvojusi uguni. Nu, ne uguni. Ne uguni. Cito to viņa aizmirsu. Ne uguni viņa pārdzīvoja. Viņa vienkārši ir pastaigu jaka, kurā vēl nebija skolā manā. Un tā. Tas ir mans jau 3. vlogs. Es cenšos, jo vairāk man būs vlogu, jo vairāk skatījumu un laiku un abonēšu. Es ceru, ka es būšu populāra. Un kur daži video varbūt tas būs krievu valodā man. Nevar zināt. Un tā. Es māku montāžu darīt. Tas ir jauns mans fakts. Ka es iemācījos vakar tikai montāžu darboties, un tagad tikai taisu visu laiku montāžu sāku, lai man ir interesantāka dzīve. Mēs pagājām parkam, kur viņš ir tāds neliels, normāls parciņš. Aizmirsu pavisam, kamēr jums runāju. Melnais busiņš. Viņš var arī nozagt tādi busiņi mūsu. Tas ir busiņš. Latvijas numurs pie tur bērnu zog. Melnajā busiņā nozaga bērnu. Un tagad aizlaidās nekur. Redziet, cik ātri nozaga bērnu reāli. Es šokā. Tikko jauns notikums. Izstāstīšu visiem, lai visi zina, ka pie melnajiem busiņiem nedrīkst iet klāt. Viņš gribēja tas bērns paprasīt, cik laiks. Viņu paņēma un iemeta iekšā tajā busiņā. Un tā. Tā sanāca. Ka es esmu tev gatava. Un tā. Štāds notikums. Man bija vēl tādi notikumi, kur drīz jums būs. Tie būs zirgi. Varbūt tās jaunsargi arī būs. Tie būs obligāti. Man, zirgi nezinu, vai būs, vai nebūs. Jaunsargi būs. Tas būs. Taču.